Nav nekur skaistāk rudens krāsaino kļavlapu kā Lūksnē. Grāmatā Rīta Rases rokrakstā secina Skaidrīta Galdupe. Tad no rudenim sākoties, dosimies arī mēs apciemot vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām, kuras vēsturē ir tik daudz neparastiem pavērsieniem bagātu notikumu. Kaut vai tas, kas saistīts ar Marienburgas pils vēsturi, kuras drupas joprojām rotā Alūksnes ezera Marijas jeb pils salu. Pēc tam, kad 1702. gadā šo varenāko cietoksni Livonijas ordens valsts austrumu daļā aplenca grāfa Šeremeķjeva karaspēks, gūstā uz Krieviju tika aizvesta aizstāvji, tai skaitā mācītājs un pirmās bībeles latviešu valodā tulkotājs Ernsts Gliks ar ģimeni, kurā bija arī auģu meita Marta, vēlākā Krievijas imperatore Katrīna I. Domājot par vēstures līčločiem, varam uzlūkot arī jauno pili, vienu no ievērojamākajiem vēlās Tjūdoru neogotikas arhitektūras pieminekļiem Latvijā, ielūkoties muzejos vai vienkārši pastaigāt pa vientulīgajām pilsētas ielām. Lai gan brīdi pa brīdim mums pretī bariņos nāk priecīgi čalojoši jaunieši, jo mēs esam Alūksnē laikā, kad te tiek svinētas Vidzemes jauniešu dienas, kura moto, tāpat kā visās citās jauniešu dienās šogad pasaulē, ir ņemts no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem – priecājieties kungā vienmēr. Un tā tas te patiešām arī bija. Sabraukuši no dažādām Latvijas vietām, vairāk nekā 300 jaunu cilvēku satikās, lai klausītos un mācītos, lai radoši izpaustos un dalītos ticības priekā cits ar citu un arī tiem, ko satika savā ceļā. Tu esi liels, slava Tev par visu, ko veic. Slava Tev, mans kungs, Tu esi liels, mīlestības sirdis piepildā. Nu, kas te jums te tagad notika, ko Maksimā? Dejas? Jā, mēs te dejojām, un tam bija tāds īpašs notikums saistīts ar šo deju. Mums šodien ir kas? Uz ko mēs aicinām? Uz koncertu! Uz kādu? Jauniešu dienu koncertu! Jā, patiešām šodien šīs 3 dienas, mums notiek šeit jauniešu dienas. Sēdās Vidzemes katoļu jauniešu dienas, bet jaunieši ir sabraukuši no Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales. Balviem. Rīgas, Dobele! Madona! Tu tiešām no visas Latvijas esat sabraukuši. No visas Latvijas. Kad te jūs tā satrenējāties dejot, pa kuru laiku, ko? Tā kopā, ka visi... Vasaras beigās oāzē. Jā, Kristīgajā evanģelizācijas skolā oāzē. Aha, tad tie krekliņi ir no Kristīgās evanģelizācijas skolas oāze, jā? Jā. Un kas tur jums notika? Kas tā bija pa kristiešu evanģelizācijas skolu? Vienkārši pavadām brīvo laiku kopā ar Dievu. Jā. Mācāmies visu kaut ko jaunu. Jā. Labi tur bija, jā? tāds veids, kā jauniešiem kristīgi piedzīvot to, ka Dievs patiešām ir dzīvs un ka viņš mūs mīl. Jā. Piedzīvojāt? Jā. Nu, kā tās jauniešu dienas tādas kā šeit Alūksnē, nu viņas noderīgas, labas ir jums, kā jums šķiet, jā? Nu, kas vēl ir labs noticis šajās dienās divās? Jā, vakarā mums sākās jauniešu dienas, un šis pirmais vakars bija veltīts piedošanai. Gan gājiens, gan arī izlīguma vakars. Un gājiens bija īpaši ar to, ka mēs gan animētā veidā ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu varējām piedzīvot un izdzīvot gan savā sirdī, gan fiziski, ko nozīmē piedot un ka mēs esam aicināti piedot. Mums bija arī tāda ļoti skaista lieta, kā mēs tikām aicināti uz ekumenisku sadraudzību šajā vakarā. Un šīs jauniešu dienas vispār ir kā tāds brīdis, kurā mēs sanākam kopā ne tikai katoļi, lai gan organizēja katoļi, bet arī no citām konfesijām. Un mums vienā no stacijām, kas bija Luterāņu baznīcā, mūs uzrunāja arhibīskaps Jānis Vanaks. Vakar, jā? Jā. Un noslēgums bija katoļu baznīcā. Tur mums bija izlīguma vakars, kur mēs varējām iet pie grēksūdzes aizlūgšanām, uzrakstīt kādu nodomu Dievam. Arī lūgt par savu valsti tika izveidota tāda karte, Latvijas karte, no kuras mēs veidojām puzli. Tika salikta Zemgale, Kurzeme,
Latgali un Vidzemi vēl pa mazākiem reģioniem, pa novadiem. Un pēc tam mēs varējām likt virsū savus lūgumus, uzrakstīt lūgumus par konkrētajām vietām, ko mēs gribam atdot Dievam un likt gaismā šīs vietas. Priesteris Rihards ar mūziku šodien atbrauca. Ir vērts rīkot tādas jauniešu dienas? Jā, es domāju, tā ir vide, kur viņi piedzīvo kaut ko tādu, ko var tas mājās grūtāk piedzīvot. Pirmkārt, šeit ir daudz jauniešu. Viņam patīk būt visiem kopā un tādā lielākā, es teiktu, barā, bet tad viņi var vairāk atvērties. Es domāju, ka līdzīgi kā šeit veiklā, viņi savās mājās, savā tuvākajā veiklā to neuzdrīkstētos. Šeit viņi uzdrīkstās un tā viņam ir laba pieredze. Viņiem ir prieks, ka viņi to varēja izdarīt. Un, ja mēs varam uztaisīt pasākumu, kurā tas vairo prieku un tādu pozitīvu, tad es domāju, brīnišķīgi. Kā tad aizritēja šīs 3 Vidzemes jauniešu dienas, par kurām visi tās dalībnieki, pat tie, kuri sākumā draugu pamudināti bija visai skeptiski, vēlāk atzina, ka tas ir bijis neaizmirstams laiks. Kopīgas lūkšanas un dziesmas un dažne dažādas aktivitātes, piedaloties interešu grupās, kurās varēja atpazīt un atraisīt savu talantu un spējas. Sestdienas pēcpusdienā mēs ielūkojamies dažās no šīm darba grupām, kurās jaunieši pēc savas izvēles apgūst gan teātra, gan dejas mākslu, izmēģina citumu instrumentus un zvanu spēli, lai vēlāk, pienākot vakaram, ļoti gaidītā koncerta ietvaros varētu dalīties ar visiem tajā, ko 2 dienās būs iemācījušies. Citi savukārt iepazīstas ar grafitī vēsturi un arī paši izmēģina roku. Jūs tā tur pilnīgi tā uz dūlo kaut ko, ja kaut ko jau rakstam. Ko mēģinām? Tad redz, kas iznāk, jā? Kur otrā pusē arī ir aprautāms pagā. Aha, jūs esat izmantojuši virsmu ne pa jokam. Parād, kas tur ir otrā. Tas met otrādies. Vai malā? Tas ir kopdarbs visiem, jā? Un vismaz mēģinās kaut kas. Viņam kaut kas zīmē. Forši, Cik tev būs? Ja es skatos uz to, es redzu baigo līdzību. Viņa domāšanas veids ir nežēlīgi līdzīgs tavam vīram. Zini, cik grib tavs vīrs, vai tev ir bijuši līdz viņam? Neviens. Un, lai galīgi jums parādīt... Lekcijās tiek runāts par svētumu ceļu un par to, ka īsta mīlestība gaida, bet tie, kas izvēlējušies iesaistīties žēlsirdības misijā Karitas, dodas uz veco ļaužu pansionātu, lai iepriecinātu tur dzīvojošos ļaudis. Un lūk, kas no tā visa ir iznācis. Mēs pie gudriem cilvēkiem bijām. Oi, cik žēl, ka mēs nezinām. Tas bija tik kolosāli. Mēs bijām Karitas grupa. Aizbraucām skumīgi, atbraucām 2 tik priecīgi. Neaizbraucām. Tādi nobijušies. Pastāstiet. Šobrīd mēs atnācām no vecoļaušu pansionāta, kur mēs bijām kā Karitas interesantu grupu, brīvprātīgo grupu iepriecināt vecos ļaudis, jo tas prieks ir tik liels, ka viņš laužās. Tu jūs tur tādu piedzīvojot, ka tik liels prieks. Mēs runājām, uzklausījām vecos cilvēkus, mēs viņiem dziedājām, dalījām arī katoļu vēstnesi, katoļu kalendāru un arī svētbildītes, lai tie varētu brīvā brīdī gan palasīt, gan arī palūkties. Māsas teica, ka jūs tur galīgi skumji esot aizgājuši. Nē, tas ir viens, laikam, skumš aizgājuši. Skumš, nē, varbūt mēs bijām nobijušies, man liekas, ne? Kaut kādi tādi, braucām tādi, bet iznācām tādi. Kā to izskaidrot? Ar ko tas ir izskaidrot? Es domāju, tie cilvēki bija tik priecīgi, ka mēs tur ieradāmies. Un tiešām tas prieks droši vien dalījās un mūsos palika, vai ne? Es nezinu, kad dalās, tad viņš ir 2 Dodot prieku, tad mēs vēl vairāk tiešām saņēmām nekā devām, man liekas. Tā mums arī bija iepriecinātāji mazie dvīnīši, par kuriem visi priecājās tur. Vienkārši mūsu grupa bija universāla. Mēs bijām gan māsas, gan no dažādām draudzēm jaunieši un ģimene, tā kā mums bija kolosāli. Man likās, ka mēs dosim viņiem to prieku, ka mēs tagad iesim un viņus tur iepriecināsim, viss ar dziesmām un ar grāmatām, bet beigās viņi mūs vairāk iepriecināja. Bija viens tāds onkulis beigās, viņš tā pielika punktu, viņš
visu, ko viņš teica, man raisīja lielu, man bija jāsmējās. Nepārtrāk, nu. Tas nozīmē, ka tā pieredze, ka tu aizēji un parunā ar svešiem cilvēkiem, ka dod viņiem savu laiku, ka tā ir... Tas tikai bagātina. Jā. Un viens humorīgais onkulis teica, kad svarīgākais ir tas, ka jūs kāds gaida mājās. Jā, to viņš teica visiem. Jā, tā nav gudrība, tas ir fakts, jā. Maz pamazām aizrit 22. septembris. Līdz šīs dienas vienam no gaidītākajiem notikumiem vakar koncertam vēl atlicis nedaudz laika, un mēs dodamies uz Bībeles muzeju, unikālu vietu Alūksnē un visā Latvijā. Jo ar brīdi, kad pateicoties vācu mācītājam un izglītības entuziastam Ernstam Glikam, latviešu tautai savā valodā kļuva pieejama vecā un jaunā derība, tās kultūra attīstība ieguva gluži jaunu elpu. Par to šajā vietā sarunājamies ar arhibīskapu Jāni Vanagu, kurš savas vizitācijas ietvaros iepriekšējā dienā tikās arī ar Vidzemes jauniešu dienu dalībniekiem un Alūksnes evaņģēliski-luteriskās baznīcas prāvestu Magnusu Benksonu, kurš pirms 12 gadiem te ieradās kalpot no Zviedrijas. Kā jau tas notiek ar daudzām tautām, arī pašu vācu tautu, tad Bībeles tulkojums ir tas, kas vienreizēji attīst literāro valodu. Un man liekas, ka latviešu literārās valodas sākums taisni ir Glika Bībeles tulkojums. Un, ja mēs tā domājam par to latviskumu un latvisko identitāti, un mēs pieminam dainas vienmēr. Man ir tādas aizdomas, ņemot vērā, ka senākās pierakstītās dainas ir kaut kur no 16. 17. gadsimta, tad Glika darbs ir dainās arī iegājis iekšā tieši valodas attīstības ziņā. Un šī ziņā Alūksne ir Latvijas viens no kultūras šūpuļiem, varētu sacīt, un identitātes šūpuļiem. Dievam vien zināmi ceļi ir, kādēļ šeit tieši notiek Vidzemes jauniešu dienas, jo iespējams, ka pašlaik Latvijai atkal ir nepieciešama evanģelizācija, un kur nu vēl visai Eiropai? Jā, es domāju, kā tas ir noticis, ka eiropieši un pēc tam baltā rasa, ja tā var izteikties vispār, ir ieņēmusi tik ievērojumu vietu un ar tādu vitalitāti ir izgājusi pasaulē. Es domāju, tāpēc, ka viņai bija vēsts, ko nest, kas viņus pašus mobilizēja, kas viņus pašus stiprināja un palīdzēja viņiem nest arī kaut ko ļoti nozīmīgu visai pasaulē. Un mēs redzam arī to, ka tad, kad Eiropa un rietumu civilizācija ir tā sākus atkāpties no šīs vēsts, tas ir no Kristus vēsts, arī tas noriets ir piezadzies, un mēs redzam, ka gan saimnieciski, gan demogrāfiski Eiropa tad stagnē un iet uz leju. Es domāju, ka Latvijai tāda atkal pievēršanās šim Dieva stāstām, ko viņš ir devis cilvēkiem, Dieva dēla liecībai par Dievu un viņa darbam, kristīgai vēstī. Latvijai tas būtu vajadzīgs un spētu dot jaunu dvašu, jaunu enerģiju, jaunu vitalitāti. Šeit blakus baznīcā kalpo mācītājs Magnus, un jūs esat no Zviedrijas, un 12 gadus esat šeit, ja? Es tā pieļauju, ka jūs esat atbraucis no daudz sakārtotākas materiāli vides, kāda ir Zviedrija. Jūs esat atbraucis šeit uz Latviju. Kas jūs pamudināja? Noteikti, ka arī daudz lielāka pārticība tur bija. Tieši kristīgās vērtībās. Ir, protams, taisnībā, ka tīri ekonomiski tie apstākļi ir labākie Zviedrijā. Bet sirdsapziņas dēļ, ka es gribēju kļūt par mācītāju Zviedrijā, bet tur ir visādās liberalisms, sieviešu mācītājās un homoseksuālās laulībās. Un sirdsapziņas dēļ es jūtu, ka es nevaru tur kalpot. Un ir garš stāsts, bet es lūdzu Dievu, lai viņš rādītu ceļu, un Dievs veda mani uz šejienī. Tas nozīmē, ka faktiski no kanceles jau šajā pasaules daļā, Zviedrija, Skandināvija, tur vairs nevar runāt atklāti par tām lietām, kas ir skaidri nosauktas Bībelē, ja?
Nu varbūt pilnīgi tik traki nav tā, ka Ziemeļu Korejā, ka liek cilvēku uz koncentrācijas nometnēs, bet teiksim, ļoti liels spiediens. Materiāli spiež ar naudu. Jā, tādā veidā, bet teiksim, tie mācītāji un kristieši, kuri turās pie kristīgām vērtībām, viņiem nav viegla dzīve, tur ir ļoti liels spiediens un naids pret viņiem. Kā šeit ir? Kā Latvijā jūs jūtat? Cilvēki tiešām arī, ja viņi nāk uz baznīcu, viņi no sirds lūdzās. Kā ir pie mums ar kristietību? Protams, ka nekur nav perfekts. Protams, ka cilvēki ir grēcinieki arī Latvijā. Bet viennozīmīgi, ka tie apstākļi stipri daudz labākie nekā Zviedrijā. Tas ir fakts. Un tas, ka jums šeit blakus ir arī šis Bībeles muzejs, tas jūs paši kaut kā uzrunā, ka te tāda senatne ir klāta un kaut kāda tradīcija, kaut kādas saiknes. Jā, man personiski ļoti saista tā saiknes ar Zviedriju, tāpēc, ka viss tas Bībeles tulkojums notika Zviedru laika Latvijā. Un, protams, ka glīgs tulkoja to Bībeli, bet, teiksim, kas ņēmā, vismaz, kas samaksāja par to lietu, bija Zviedrijas karalis, Kārlis 11. Viņam pašam nekāds labums no tā nebija, bet viņi samaksāja un gribēja, lai Latvijas tautai būtu Bībele savā valodā, tāpēc, ka viņš bija, pārliecināts kristietis. Interesanti, tad tie dieva ceļi, kas jūs ir atveduši uz Alūksni, tā taču nav sakritība. Arkibīskaps Vannaks ir teicis, ka nav nejaušībās, bet tie ir dievjaušībās. Un ka es tiku aicināts uz šo draudzi, un man tas ļoti labi sakrīt ar to vēsturiski. Un kā jūs pats jūtat tas, kas šeit notiek šīs jauniešu dienas, ka ir sabraukuši šie jaunie cilvēki? Viņi nav, protams, tik daudz kā Lady Gaga koncertā, diemžēl. Bet vai jūs domājat, ka viņi varētu būt tādas uguntiņas? Varbūt jūs viņiem gribētu kaut ko novēlēt? Vispār jauniešiem Latvijā. Jā, protams, ka es gribētu tiešām visi jaunieši, kuri ir kristieši, es gribētu viņus mudināt un stiprināt un pateikt, ka tas ir, protams, ļoti labi, ka viņi ir kristieši. Un es gribētu novēlēt tiem, kuri nav atraduši kungu, lai viņi meklētu, kas meklē, tas atrod. Ja ir šis orientieris, ja ir šis kompass, tas sabiedrībai kopumā dod kaut ko ārkārtīgi labu. Un arī piedzīvot kopību ar Kristu, tas vienkārši atnes, tas dara cilvēku laimīgu. Un tas ir ļoti labi, un tāpēc ir labi būt kristietiem. Vakars, un līdz ar to arī koncerts. Tam gatavojušies gan mūziķi, gan jauniešu dienu dalībnieki, kuri, piemēram, perkusionista Nila Īles vadībā, apguva sitam instrumentu spēles māku. Temperamentīgais ritms un pašu mākslinieka entuziasms aizrauj visus klātesošos, un šādā priekā un kopībā aizrit viss atlikušais laiks līdz naktsmieram. Visīstākais prieks cilvēkā tieši dzīvst no Dieva klātbūtnes sajūtas. Un Dievs ir tavā sirdī, tad vienalga, lai caur kādām būtībām, kad tev ir paredzēts iet, tad tik un tā sirdī būsi priecīgs. Priecīgs par to, ka Dievs tevi veitais lūdz. Ka tu neesi viens pats. Un tas ir, laikam, tas svarīgākais. Tad arī otrā cilvēkā tu redzēsi savu brāļu un māsu. Un piepildīsies tas, ko kungs arī aicina tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Lai kungs Dievs mums palīdz izrādīt savu prieku dažādi. Bet prieku var izrādīt arī caur to, ka tu vienkārši citam cilvēkam uzsmaidi un uzsaki no to plecu un saki, ka Dievs tevi mīl. Uz to es arī jūs visus aicinu. Braukdami uz savām mājām, tikai priecājieties par šīm dienām, kuras ir bijušas, jau aiz muguras, vēl tikai liels dievkalpojums, bet lai šis prieks vienmēr parādās caur to, ka jūs zināt, ka Dievs ir starp jums un ka Dievs ir jūsu sirdīs. Amen.
Klāt Vidzemes jauniešu dienu noslēdzošā diena svētdiena. Un tās galvenais notikums, protams, ir svētā mise, bet pirms tās uz jauniešu jautājumiem par mīlestību, aicinājumu, profesijas izvēli un arī tautas garīgo mantojumu vēl atbild arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs. Tāpēc baznīcas māņticība un dažādi vecie pāreņojumi ir grēks, tad zināt, latviešu kultūra arī ir grēks. Vai tā ir? Jo tomēr tā arī ir daļa no latviešu kultūras, tāpat kā dažādas teikas. Nē, to esmu jau pāris reizes skaidrojis, ka starp, teiksim, tautisko kultūru un kristietību nav nekādas pretrunas, izņemot dažus retus gadījumus, kad patiešām tur ir kaut kādi maģijas elementi, kaut kādi, vai neķītri elementi, vai rituāli. Bet pamatā tautiskais un kristīgais ir harmonijā, jo lieta tāda, ka tomēr tā tautiskā kultūra, tā jau arī izriet no, to ir radījis cilvēks, kura dvēseli ir radījis Dievs pēc Dieva attēla un līdzības, un tajā atspoguļojas arī Dieva skaistums un kaut kādas, teiksim, vērtības, kuras ir saskaņā ar cilvēka dabu. Tas redzu, ka daudzās baznīcās arī procesijās iet tautas tēkos. Tas parāda šo, ka baznīca atbalsta arī tautas kultūru. Tieši tā, vai piemēram suitu sievas, kas dziedāja šogad Aglonā. Brīnišķīgi, es tikai priecājos par to. Jautājumiem un atbildēm atvēlētais laiks aizrit ātri. Ir jādodas uz svēto misi, kas tūlīt sāksies Alūksnes katoļu baznīcā. Es gribu jums pateikt, ka jūs pieņēmāt ļoti pareizu lēmumu, atsaucoties uz aicinājumu atbraukt uz šīm dienām. Jo tas pirmais, kāpēc jūs šeit atbraucāt, lai satiktu kungu, lai satiktu Dievu, lai satiktu Jēzu Kristu, kurš pāriet šeit mūsu vidū īpašā veidā svētajā misē. Bet ne tikai, arī visās tajās aktivitātēs, kas šeit ir bijušas. Viņš palīdz mums izdzīvot mūsu patieso identitāti viņā. Un to mēs varam labāk izdzīvot tad, kad esam kopā, tad, kad dzirdam liecības, tad, kad viens no jums liecina otram to, kā viņš ir saticis Dievu, kā viņš ir atradis savu aicinājumu. Tas ir ļoti svarīgi nākt kopā. Noslēgušās Vidzemes jauniešu dienas, un tā kā visām šī gada jauniešu dienām šis moto bija priecājieties vienmēr kungā. Kas tad ir tas īstais prieks? Lai prieks būtu īsts, viņam jāskar visus cilvēka līmeņus, ne tikai tas fiziskais, ne tikai dvēseliskais, bet arī garīgais. Tas, ko mēs piedāvājam, tas ir priecājies kungā. Tas ir priecājies tāpēc, ka tev ir radītājs, kurš tevi bezgalīgi mīl, ka ir Jēzus Kristus, kurš ir atdevis dzīvību par mani grēcinieku, par ikvienu grēcinieku,
un bezgalīgi viņu mīl un piedāvā viņam piedošanu un piedāvā sākt sadarbību, konstruktīvu sadarbību ar viņu attiecībā uz arī manu dzīvi, jo Dievam ir plāns attiecībā uz katru cilvēku. Bet ir arī viena universāla dāvana, ko Dievs ir iedevis katram cilvēkam. Tas ir spēja mīlēt, spēja pieņemt mīlestību un dot mīlestību. Un lūk, tad, ja mēs ieejam šajā loģikā un sākam šeit strādāt, sākam sadarboties ar Dievu, tad mūsos dzimst prieks, kurš caurstrāvo visus 3 mūsu eksistences līmeņus. Tāds ūdens ar mākoņiem saburzītiem. Guļ Daugava zīdītāji uz zīda.